Sveiki, svāri, skatāmies, ko tad jūnijas sola. Taisnā tiesa saka, ka jūs atkal būsiet saistīti ar ļoti daudziem cilvēkiem, gan radiem, gan savējiem, gan tuviniekiem, gan darba kolektīvā. Un tas, protams, prasa ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz spēka, ļoti daudz iesaists, jo jūs esat vajadzīgs, jūs esat pieprasīts, jo caur jums notiek daudz procesu, jūs esat sadaļa no kaut kāda lielā procesa, kur gluži vienkārši nekas nenotiek bez jums, tāda spēku tērēšana uz citiem cilvēkiem. Padomājiet vienīgi, cik jums pašiem vajadzīgs spēks ir kaut kādām savām, kaut kādas atpūtas stundas, vienatnei pabūšanai, ārpus pabūšanai, no cilvēkiem. Nu, atkal, manuprāt, atceros, ka svariem šāda kārts pavisam nesen jau bija. Ja? Tad pavērtējiet to, cik apkārtējie cilvēki daudz jums dod attiecības viss, un cik daudz jūs uz to visu iztērējat. Darbs, darbs saka. Darbā būs jārisina problēmas, kas visdrīzāk sagādās raizes, kas sagādās galvas sāpes. Taču tās nav problēmas, kas rodas no sākuma. Tās ir problēmas, kas ir jau, jūs jau zinat, ka viņas būs, jūs jau nojaušat, kurā vietā visdrīzāk ir šis punkts, kur nāksies saspringt, kur nāksies risināt, kur nāksies pārkāpt pāri un ļoti nopietni pielikt prātu, piesaistīt cilvēkus, piesaistīt objektīvo domāšanu, loģiku, stratēģiju, visu ko. Bet neļauties izmisumam, kā jūs zinat, visas problēmas ir tikai iespēju aizmetņi. Kad liekas, ka šai problēmai es netikšu garām, šai lietai ar šo es nevarēšu, ar šo klientu es nevarēšu sarunāt, vai es nedabūšu šīs telpas, vai man neizdosies iepirkums. Ja? Tas ir tikai mācību stunda, kuru pēc tam no tāluma skatoties, jūs vienmēr sapratat, redzat, jā, toreiz baigi, man likās, bija baigi uzkarsējies, bet viss aizgāja labi, ja, beigās viss bija skaidrs. Tā kā darbā diezgan daudz raižu par to, kā izdarīt, kā to lietu novest līdz galam. Jā, iespējams, ka te ir vienkārši jāmēģina jauna metode. Viņi nerisinās tādā pašā veidā kā iepriekš. Ģimenes dzīve. Ģimenes dzīve arī es nevarētu nosaukt par ģimenes, tāda kā partnerības dzīve. Tas tiešām ir ar daudziem cilvēkiem, ar notikumiem, kā jau vasarā, tikšanās, braukšanas, iešanas, skriešanas, tusiņi, terases, verandas. 5 zīžļi saka, drīzāk jums pietrūks savu partneri, jūs visu laiku skrieniet katrs uz savu pusi, esiet kompānijās, darat kaut kādas kopīgas lietas, un tajā pašā laikā jūs tā kā neesat kā partneri kopā, jums īsti neizdodas satikties divatā, varbūt vakarā vānas istabā vienīgais. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 5 zīžļu kārtas parasti runā par ļoti lielu izvēli, ļoti lielu konkurenci, ļoti lielu iesaistu. Es gribētu teikt, tā kā vajadzība izcīnīt savu vietu tādā konkurences cīņā. Tas nozīmē, ka diezgan karsti varētu būt, ka jūs iesiet uz daudziem randiņiem, ja vien jūs to vēlēsieties. Ja, bet šī kārtas nerunā par vienu konkrētu tēlu. Ja, tas runā par to, kā ir piekrišana, ir piedāvājums, ir iespējas, vai es varu tajā visā iesaistīties, ja man ir spēka un iniciatīvas pietiekami daudz. Bet visā pārējā gadījumā šis nesaistās ar konkrētu tēlu atrašanu. Tāds, manuprāt, dinamisks mēnesis arī būs jūnijas, lai jums izdodas to vislabākajā veidā pavadīt.